Arī komanda 28 ar visām haizivīm un vientuļajiem iezemiešiem uz vientuļās salas nedaudz atkāpties. Tā publika saturieties, jo tūlītās mēs noskaidrosim, kura būs šogad visātrākā laiva. Žūrija skatīsies, kura visātrāk finišēs. Arī 28. laiva drusciņ atkāpjamies. Pārējie paskatāmies pa labi, pa kreisi. Arī laiva numur 9 nedaudz uz atpakaļu. Pēdējā instruktāža. Komandas uzmanīgi klausās, kā mēs dosim startu. Jums ātri jāairējās līdz tilta tam galam, jāapgriežās ap vienu pēc izvēles tilta kājām un jādodās atpakaļ uz finiša līniju. Kura pirmā finišēs, tā arī būs visātrākā. Un tā, klausamies starta signālu. 1, 2, aiziet! Atbalstam! Atbalstam! Mēs skatāmies, ka nedaudz vadībā dotajā brīdī ir dienvidu tilts, diezgan stabils tilts. Kā arī tajā pusē 22. komanda. Un tā. Sarau. Rekā, kanclera nams atvienojās. Tas teikt 2-1, māja palika priekšā aizbrauca. Labi, ka ne jumts. Un tā jāapgriežās ap tilta kāju. Un kurš tad pirmais? Kurš būs ātrākais? 7. rasa piena paku laivu regatas ātrākās komandas nosaukuma ieguvējs. Kas mums jau dodās apakaļ? Komanda. Atbalstam! 800 no 2 komandām. Mums tik tagad ir jānoskaidro, kāds ir komandu numurs. Un kā? Nu kurš? Un otrā komanda startēja, otrajā 23. komanda, bet mēs neredzam tik tālu. Palīdziet, pirmie, jeb ātrākie šajās sacensībās bija. Tātad tā ir 20. Lakraus komanda.
Lakraus komanda, 15. komanda bija visātrākā. Un aiz viņiem sakoja otrā vietā 23. komanda. Un tad jau arī pārējās komandas dodās atpakaļ. Var redzēt, ka sportistiem ir iekšās pamatīgs spēks. Bet nu pa mazu skrīdi atpalika tikai 23. komanda, kura saucās Cepure, kas gribēja kļūt par kuģi. Un tā mēs gaidām atpakaļ pārējās komandas. Arī finišu sasniedz 3. komandā. Un arī 22. komanda finišē. Nu arī piena zaķi kuļas kāpa sviestu. Nu, komandām ir jāatnāk līdz finiša līnijai. Arī kanclera nams tuvojās.